Sestais fails. 12. nodaļa. Lēni zvanīja vecais zeltiņš baznīcas tornī. No pagasta nama nobrauca gara bērinieku rinda. Tur aizved vairoga māti. Dzirdēju uz viena jeb otra mājas pagalma lielceļa malā bēdīgi izsaucoties. Daža laba māmiņa atminējās, cik saticīga un laipna vairodzene bijusi, un noslaucīja rupjā pakulu audekla priekšautā asaras, kuras neviļot bija sākušas birt. Lēni, lēni vilkās uz priekšu bēru gājiens. Talheims, lai godam savu draudzeni pavadītu uz pēdējo dusu, bija sūtījis 2 muižas zirgus. Uz baltiem palagiem un ķiseniem apkrautiem ratiem gulēja Ansa mātes zārks. Ansis pats bija par kučieru. Platmali dziļūs pieres uzvilcis, tas acu gandrīz nemaz nepacēla. Zirgus tas laida lēnām, soļiem iet. Viņam bija tā ap sirdi, kā kad tie būtu vai jāaptura, lai zārks netiktu uz kapsētu aizvests. Zārks, kurā dusēja viņa radītāja. Saule bija jau uz noiešanu. Kā mokām spiedās viņas spožums caur plānajo, cauri spīdošu padebešu tinu. Rudeņa saule, cik bēdīgu domu tu neradi bāriņu sirdī. Nobālējusi tu spīdi, it kā bez cerības, bez prieka. Ass vējiņš pūš pār rugājiem, it kā tas gribētu beidzamo aizpūst, kas mūsos atmodinātu vasaras atmiņas. Aiz līķu ratiem iet kājām vairogs ar Talheimu, aiz viņiem Zenta ar brāli, Artūrs, Berta un vēl daži citi. Ansis paceļ acis, viņi jau tuvu pie kapsētas. Vecās, zaļpalēkās spriedes. Viņu ēnās dus mūsu tēvi un mātes, brāļi un māsas. Prasta koka slita atšķir mūsu dzīvajo pasauli no kādas citas, kurai reiz jābūt arī mūsējai. Savādas jūtas, kuras mūs pārņem, līdz ko mēs kāju pār šo robežu speram. Bērinieki piesien zirgus ārpus slitas pie priedēm. Zārks tiek no ratiem nocelts un gariem sniegbaltiem dvieļiem kapsētā nests. Arī Ansis ir starp nesējiem, bet viņš spēja tikko dvieļa galu saturēt. Lieliskas žēlabas viņu ar bezspēcību situšas. Kad es nākšu, kur tie dzīvo, kas to kungu redz un mīļo. Šai dziesmai atskanot, zārks tiek nolikts uz bēru galda. Talheims un vairogs noceļ zārka vāku, lai vēl pēdējo reizi redzētu aizgājušās vaigu. Māci mūs mūsu dienestā skaitīt, lai mēs gudru sirdi dabūjam. Mācītājs svinīgi iesāk. Jā, to pašu arī Ansis bija jau daudzreiz domājis. Viņš paskatās uz mācītāju, un tad līķa dzelteni bālās sejā lūkojas. Saknieptās lūpas, ko jūs gribiet teikt? Runājiet, Jele, un dariet mūs gudrus, izteikdamas to, kā vēl neviens no mums nezin. It kā augsts, marmorā cirsts tēls, klusē šis līķis. Un tomēr ko izteic, ko nozīmē? Viņš vairs nekustas, nerunā, bet tomēr dzīvo. Viņa dzīvība pastāv acu mirklī, kurš pārvērties par mūžību. Miroņi, šie bezparteiskie maiņu aplūkotāji, viņi satrūd tik mūsu vājām acīm. Tomēr šīs formas, kuras mēs miesīgi skatījām, viņas pieder mūžībai, nav nekādi nieki, kuriem jāizzūd bez kaut kādas nozīmes. Šīs formas peld tomēr mūžīgi pa pasaules ārēm, ja arī neviena acis viņu neredz, pildīdamās ar pasaules substanci, savienodamas prieku un bēdas sevī, un atkal no tiem atšķiroties, atpūšas bezdzīvībā, lai no jauna atmodušās atkal ar substanci pildītos. Pēc mācītāja runāja Talheims, aizrādīdams uz vairoga kundzes lielisko iespaidu, kuru tā visā pagastā atstājusi, kā palīdzētāja bāriņiem, vājiem, kā bērnu mīļotāja tā bijusi katrā mājā mīļa.
Dažu labu procesu varoni tā tik ilgi lūgusi pie tiesas nama trepēm, kamēr viņš gribot negribot atgriezies uz māju un ar savu pretinieku izlīdzis ar labu. Mīlestības vara, cik viņa daudz iespēja. Mīlē, un tu redzēsi, kādu iespaidu tu uz citiem atstāsi. Pašam varbūt ies sliktāk, bet citu dzīve viņa uzzels. Tev nebūs jākaunas, tavi kaimiņi, kuri citkārt naidā dzīvoja un aprunas apkārt nēsāja, cilvēka vārdu nes, un līdz ar tevi zem tās pašas debesis dzīvo. Mīlē, un tu darīsi brīnumus. Apmēram tā Talheims runāja. Pats vairogs klusi noraudājās un reižu reizām raudzījās mīļās sievas dziļajā kapā. Drīz vien zārks tika tur ielaists. Ansis, Zenta, Berta, viņi visi bēra pa saujiņai smilšu. Kad jau krusts un vainagi puškoja kapu, tad Ansis nostājās viņa kaigalā, raudzījās brītiņu tāļu projām uz vakariem, kur pat laban saule norietēja. Viņa seju tumšsārti apspīdot. Likās, kā kad Ansis neizmērojamos tāļumos gribētu sev aizņemties vārdus, lai izteiktu savas jūtas, kuras viņa sirdes spieda. Viņa lūpas raustījās, viņš aizdarīja acis un iesāka. Neraudi, bet šai acu mirklī pašam nabagam asaras sāka līt. Neraudi. Aiz kapa vārtiem aust jauna gaisma, verd jauna dzīvība. Arī šī dzīvība nav visnieki, viņa sagatavo mūs uz citu, kuras mēs nesaprastu, ja nebūtu šeit dzīvojuši. Un ja arī šī, mums vēl nepazīstamā dzīvība aiz kapa nebūtu vairāk nekas kā miers, ir tad viņa ir jo labāk caur šīs pasaules atzīšanu baudāma. Ansis runāja labu brīdi, visiem likās viņa runa patīkot, arī Zentai, kura netāļu no viņa stāvēja. Sāpes ciesdams dzīvoju, ārstes meklēt gāju, beidzot laimīgs sasniedzu, debesis miera māju. Ko caur mani gribēja, izteikt dzīvības spēki? Tas no miera atšķīries, tapa sāpes, grēki. Spēki, vara, laicīgi, zūd līdz atzīst sevi. Nīkst, kā velti cēlumies, dvēsele ap tevi. Ansis nobeidza. Kādā nu mierā? Koris uz balsīm Zeltiņa vadībā nodziedāja. Drīz vien bērnieki devās atstāt kapsētu. Ansis bija pēdīgais, kurš no mātes kapā aizgāja. Metās jau krēsla, kad bērnieki aizbrauca. Zenta, Artūrs, Ansis un Berta sasēdās visi vienos ratos. Cik skaisti tu šodien pie mātes kapa runāji, Zenta uz Ansi teica, kurš viņai līdzās sēdēja. Artūrs paskatījās sāņus, gandrīz dusmīgi. Ansis pacēla acis un raudzījās Zentas acīs, kura tās kaunīgi nolaida. Likās, ka tā nebija tikai pateicība vien, kura Ansa skatienu tik smagu darīja, ka Zentas skatiens tik dziļi nogrima. Arī manim tava runa gluži labi patika, Artūrs piebilda. Zināms, tu jau viņu iepriekš izstrādāji, citādi neietu viss tik gludi. Ansis neatbildēja ne vārda. Viņš arī nepamanīja Bertas savādo skatu. Viņa izskatījās šodien pavisam bāla. Zenta turpretī ziedēja kā roze. Pāris asaru, kuras tā šodien bija raudājusi, nebija varējušas uz viņas vaigiem nekādu lielu iespaidu darīt. Veselība nesaprot īsti vājības, tāpat šī pēdējā nesaprot pirmējās. Un tomēr še viņas bija tik tuvu viena otrai, runāja to pašu valodu. Ansis jutās vājš, viņš lūkojās atkal tāļu projām. Noslēpumaina ilgošanās pildīja viņa krūtis. Tumši sarkanēji dega vēl padebešos,
Šur tur pacēlās iz skursteņiem dūmi, it kā nezinādami, kurp un kā izklīst. Vējš bija rimis, bet bija krietni vēss. Bērinieki sāka ātrāki braukt, prom uz silto istabu, mieloties pie bagātā bēru galda. Arī vecais Briss, kurš kučierēja mūsu četrējo jauno braucēju ratus, uzcirta viegli ar švītīgo muižas pātagu zirgiem. Likās, it kā viņam ļoti patiktos šādiem zirgiem braukt un šādu slaidu pātagu cilāt. Par ko kurais no jaunajiem viņa ratos nesapņoja, tas viss viņam bija svešs vai pagājis. Viņš sapņoja no šņaba un smaršainām krietni vircotām vakariņām bēru mājā. Iz kaimiņu ratiem atskanēja pa jautram vārdam. Tagad bērinieki nogriezās no lielceļa pa sāņu celiņu uz pagasta namu. Vai jūs ziniet, prēlenītis un jaunkungi, kur šos divus kļavus šeit pie krustaceļa stādīja? Vai jūs neziniet? Es viņas iestādīju. Mūsu skrīvera kunga palīgs, kurš šeit gadus atpakaļ strādāja, mīlēja iedzert. Vakaros no kroga nākdams, tas ar vienu dzērumā nogājis pa pirmo sāņu ceļu, kurš uz saulēm aizved. Un saulēm ar vienu ir sirdīgi suņi. Tie reiz nabaga jaunkungu bija sakoduši. Iestādi man krustaceļa kokus, Brisi. Iestādi labi lielus. Viņš mani krogā ierēbis reiz lūdza. Un izpirka manim vienu čārku pēc otras. Es arī iestādīju. Redz, kā koki aug. Diezin, kur pats jaunkungs šodien dzīvo. Briss smējās, Arturs smējās līdzi. Vecais Zeltiņš vēl zvanīja. 13. nodaļa. Pie gara galda sēdēja bērinieki un mielojās brangi ar cepešiem, zupu un dzērieniem. Goda vietu ieņēma Talheims ar savu kundzi. Viņiem pa labai rokai sēdēja Birķu famīlija, pa kreisai Zeltiņi un kādi attāli vairoga radinieki iz Vidzemes nomalēm. Talheimam pretī sēdēja pagasta vecākais Dzegus ar sievu un meitu. Līdzās viņiem pagasta tiesneši un ievērojamākie saimnieki. Veči jau bija diezgan krietni iesiluši. Valoda griezās ap politiku. Sievieši atkal savā starpā kaut ko čukstēja. Vecais vairogs palīdzēja dienestmeitām viesus apkalpot. Viņš, kā ar vien, kad pie tā atradās viesi, bija apģērbis svārkus un gāja no viena pie otra, šņaba pudeli rokā, jautādams, vai kaut kā netrūkstot. Bet nevienam nekā netrūka. Smalks plācenis, pagasta vecis teica, lielu gabalu sev no baltmaizes karašas nogriezdams. Tīri kā sniega kupene. Dzegus bija liels ēdājs, gandrīz kārumnieks. Sieva turpretī skopa būdama, viņam nekādus gardus kumosus mājā nepasniedza. Tāpēc arī Dzegus lieliski priecājās, kad to par pagasta veci ievēlēja, jo nu viņam bija iemesls gandrīz vai katru dienu aiziet uz muižu, tas ir uz krogu, kur tas sev apstellēja launagu vai vakariņas pēc pilsētas vīzes. Un Dzegus arī to varēja sev atļaut, jo viņš bija turīgs. Tā sauktais pirmais galds nogāja, nu nāca palieki. Vecās mātes, vecie tēvi. Vecais Zeltiņš starp viņiem ieņēma goda vietu. Starp paliekiem atradās arī Briss, Kazaks un daži citi pagasta tipi. Briss sāka, jau vai 10. čārku izdzēris, veco Zeltiņu vilt uz zoba. Tad nu reiz izēdies tu jau ar zvaneķi. Laikam citādi ēst nedabūn kā bērēs. Mājā jau aiz skopuma grauz sakaltušas garozas. Muļķis esi un paliksi. Otrs tavu naudiņu tērēs. Pats tu mirsti badu. Vecā Zeltiņa acis uzzipšņoja aiz dusmām, bet viņš neteica ne vārda. Ko nu Zeltiņa tēv? Viņš jau iečarkojies. Ko nu viņā klausīties? Kāda vecenīte iepīkstējās, gribēdama Zeltiņam pa prātam būt, kurš bija visā apkārtnē izdaudzināts par bagātu. Dzer to arī, tad paliksi gudrāka. Ko tu no pasaules zini? Neesi jau laikam savā mūžā kājas pār pašu pagasta robežu spēruse. Briss smējās un Kazakstam līdz. Beidzot arī palieki izgāja Kazaka pusē, lai tur varētu izrunāties.
Veco brisi māmiņas piedabūja, lai ejot nogulēties. Jā, bet manim vēl staršiņa zirgs jāizjūdz, viņš bažījās kazāka gultā atstiepies. Es nedrīkstu gulēt. Gan jau tad tevi piecelsim, māmiņa brisi mierināja. Guli nu un izguli savu reibumu. Šitāds jau arī zirga nespēs aizjūgt. Briss vēl ko nomurmināja, bet pēc pāra minūtēm tas jau aizmidzis krāce. Māmiņas sasēdās vai no siltā mūrīša, vai vismazākais apkvēpējušās, bet patīkamās krāsnes tuvumā, un žēlā balsī pārunāja dažu pagasta locekļu likteni. Talheima kundze līdz ar Bertu un Zentu bija aizgājušas uz Zeltiņa pusi, kur viņas apraudzīja Zentas rokdarbus. Dzegus, Vairogs un citi veči sēdēja zālē un cigārus aizsmēķējuši dzēra groku. Viņi runāja par Bavārijas karaļa Ludviķa II nāvi, kā tas līdz ar savu ārstu noslīcis. Artūrs, kurš vēsturē par visiem šiem večiem bija tas gudrākais, piecēlās un aizgāja uz Zeltiņa pusi, lai uzmeklētu dāmas. Līdz ar to veči uzsāka citu valodu. Talheims, viens pats zāles galā pie maza galdiņa apsēdies, kaut ko rēķināja un savā kabatas grāmatiņā pierakstīja. Ansis sēdēja viens pats savā agrākajā istabiņā. Viņš bija visai noguris. Rītvakar tas bija nodomājis uz Rīgu aizbraukt, bet šoreiz tam bija daudz grūtāk šķirties no mājas. Tēvu atstāt kā vientuli, viņš tā vairs ilgi nepārciestu. Bet ko darīt? Kas iesākts, tas jāpabeidz. Ansis atspieda galvu pret Zofaja atzveltni un raudzījās pretim uz otru sienu, kur sakaltuši vainagi karājās. Vasaras atmiņas. Daži no šiem bija no Zentas vīti. Cik sirsnīgi viņš vēl joprojām Zentu mīlēja. Kāpēc tā viņu bija atstājusi? Varbūt tāpēc, ka Ansis bija tik monotons, vienmuļīgs, bez jautrības, muļķīgs sapņotājs, bez praktiska mērķa. Varbūt tāpēc, ka Ansis nebija varējis teikt, kas no viņa iznāks, vai viņš studēs un par ko. Šai brīdī Ansis apskauda Artūru, apskauda viņa izveicību valodā un izturēšanos sabiedrībā, apskauda viņa dzīšanos pēc zināma mērķa. Arī Ansis bija lūkojis Rīgā dažreiz palikt jautrs, jokot un aizdzīt savu melanholisko dēmonu. Bet šādos brīžos viņam likās, ka visa pasaule par viņa viltoto jautrību smietos, un viņš nogrima atkal atpakaļ savās refleksijās vai studijās. Bet visām nopietnām studijām par spīti, Ansis tomēr nezināja, kas lai no viņa iznāktu. Dakteris, advokāts vai mācītājs. Sevišķa dzinekļa Ansis ne uz vienu no šiem arodiem sevī nejūta. Katru reizi, kad viņš par šo lietu pārdomāja, viņa gala spriedums bija izglītoties, daudzpusīgi izglītoties, gan tad maizi nopelnīšot. Šai brīdī viens pieklauvēja pie durvīm. Varbūt Zenta, viņa grib ar mani parunāties, un Ansa sirds sāka priecīgi pukstēt. Bet tas, kurš pat laban ienāca, nebija Zenta, bet Talheims. Viņš ienācis paskatījās domīgi uz Ansi, un tad pie galdiņa piegājis, noņēma no lampas viņas spožumu noslāpējošo papīra šķirmi. Varbūt tu vēlies, lai paliek? Talheims šķirmi rokā turēdams jautāja, un gribēja to atkal atpakaļ likt. Nē, lūdzu, labāk, kad gaišs. Talheims apsēdās Ansim pretim, un kabatas grāmatiņu izvilcis sāka naudas papīrus skaitīt. Gribēju ar tevi noslēgt rēķinus. Skaidrs atlikums ir 290 rubļi, kurus es tevim tūliņ nodošu. Domāju, ka būsi pats tik prātīgs un zināsi, kā ar naudu jārīkojas. Talheims nolika minēto summu uz galda. Pateicos, sirsnīgi pateicos, Talheim kungs. Ansis atteica. Bet vai tad jūs summu, kuru manim šovasar aizdevāt, esat atvilkuši? Nē, Talheims smējās. Manim trūks dūšas to darīt.
No tevis es negribu un nevaru parādus piedzīt, tāpēc, ka es jūtos kā tavs parādnieks. Kā lai es to saprotu, Talheim kungs? Jūs taču neesat no manis nekad aizņēmušies, un manim nekad nav bijis ko aizdot. Naudas, tās es tevim neesmu parādā, bet gan ko citu. Manim jau sen vajadzēja priekš tevis pūlēties un par tevi gādāt, jo tevi ir gars, kurš spēj daudz vairāk nekā nauda. Es esmu caur to tavs parādnieks, kad jūtos, ka esmu caur tevi laimīgāks kļuvis. Darba, maizes, arī jautrības manim nav trūcis, bet tam visam par spīti manu sirdi ar vien kaut kas spieda. Vai cilvēks vienīgi tāpēc dzīvo, lai sevi uzturētu, lai dienišķu maizi pelnītu, vieglāk dzīvotu, aprecētos, par bērniem gādātu un atdotu to atslēgu nomirsto citam, aiz kuras daudz mantas slēpjas, aiz kura varbūt patiesība ieslodzīta mīt un gaida, lai to atpestītu. Jā, bez kā būtu pats lūkojis savu sirdi atslēgt, viņu izpētīt un atzīt. Paēdis, padzēris nomirst turīgais, iepriekš sevi mierinājis. Vai nu dzīvo bērni, diezgan esmu dzīvojis. Un patiesībā viņš nav vai nemaz dzīvojis. Viņš ir dzīvojis tāpat kā dažs cits dzīvojis, pakaļķēmojies. Cik maz ir to, kuri patstāvīgi cenšas dzīvot, kuri nopūlas iekļūt savas sirds, visa sava rakstura un dzīvekļa īstās sliedēs un radīt ko jaunu. Lai bērni labāk nepiedzimst, ja viņi tik to spēj, ko tēvs vai māte spējuši, ja viņi necenšas atšķirties tikpat daudz garīgi, kā tie miesīgi šķirti. Mūžīgā jaunība jau nav vispārakmeņota daļa jaunava, viņa ir radošais, sejā mainīdamies spēks, lai viens acu mirklis nevarētu par viņam sekodamo zoboties, ka tam nav patstāvības un sevišķas nozīmes. Vai tev bija jāsēd šeit un jāstrādā virmuļīgā kancelējā? Nē, to jau tos tēvs darījis. Viņa dzimtai, lai ronas jaunas idejas, jauns darba lauks. Tas notiek viscaur dabā, jāattīstās. Un kurš vairāk attīstījies, nav vēl absolūts, mūžīgs, kas vairs nepārvēršas, nav vēl pilnīgi attīstījies. Ja tu būtu šovakar pie manis vienkārši nogājis un lūdzis, lai es tev aizdodu naudu, ko skoloties, es tev laikam nebūtu vispalīdzējis. Jo skolā vien iet un mācīties, to spēj arī tāds, kurš citiem pakaļķēmojas. Man trūktu varbūt ticības, ka tu esi priekš kā cita radīts, nekā šeit pagasta namā sēdēt un rakstīt. Bet tiklīdz es redzēju tevi pērles zvejojot, es acu mirklī pārliecinājos, ka tev netrūkst patstāvības, oriģinalitātes, ka tu dzīsies radīt jaunas formas un tās gaismā dzīves darīt. Cits būtu nonācis pie manis un lūdzis pabalsta pēc vecas, sen pazīstamas ierašas. Tu nenāci, dzīdamies pēc jauna, vēl līdz šim neparasta, nedzirdēta līdzekļa, pērles zvejot, lai būtu iespējams skolā iestāties. Pēdējā ir ģēniju darbības vīze. No tā acu mirkļa, kur es tevi gaujas malā pie diezgan smieklīga darba atradu, es vairs nešaubījos, ka tu esi tas, kurš vispirms manā apkārtnē manas palīdzības cienīgs. Nezinu, kur un kā tu savu garu izlietosi, zinības vai mākslas laukā, tas tevim jāzina. Zinu tikai, ka tu esi spēcīgs, ko jaunu radīt. Lūk, tāpēc es jūtos laimīgs, ka cilvēki nav palikuši gluži garā nabagi, ka starp viņiem vēl ar vienu ronas jauni spēki, kuriem augstākais ir radīt un nevis atdusēties uz tēva lauriem. Lūk, tāpēc es jūtos tavs parādnieks. Tāpēc es gribu priekš tevis strādāt un pūlēties. Jūtu, ka tas ir mans pienākums. Talheims apklusa. Ancis raudzījās griestos. Viņa lūpas druģaini drebēja. Vai tas nebija par daudz? Viņš, Ancis, vairogs, lai būtu gars, kuram jārada kas jauns. Viņš ar mīksto sievišķo sirdi, kurš vasarā mīlinājies ar zentu. Ticu, ka arī es esmu kaut kam radīts, bet, lai savu nozīmi saprastu,
Priekš tā ir apkārt mani vēl visai tumšs, Talheims turpināja. Dari manu apkārtni gaišu, centies cik spēj. Tagad tavā dvēselē ir sakrājies spiedošs, tvaiku pilns gaiss, it kā iepriekš negaisa. Tu jūties gurdens, nespēcīgs, bet redzi, drīz nāks tevī negaiss, nāks spēks, kurš tevim pašam būs nesaprotams. Gars tevī sāks zipšņot. Negaiss būs, bet lai viņš nāk, viņš ir vajadzīgs. Viņš ir auglīgs, it kā dabas negaiss vasarā. Viņš darīs tavu cilvēku apkārtni auglīgu, ja ne visu cilvēci. Talheims atkal apklusa. Ansis piecēlās no dīvāna un nemierīgi pa istabu pastaigājies, atkal apsēdās vecā vietā. Viņš raudzījās Talheima acīs, kuras savādi mirdzēja. Ir tomēr prieks pasaulē dzīvot. Ansis drabošā balsī uzsāka. Dzīvošu. No šā brīža negribu vairs sevi nāves domām vārdzināt. Man jātop citādam, jātop vīrišķam, kā kareiviem, kurš viens no neskaitāmiem ienaidniekiem aplenkts. Būšu drošs. Gribu radīt ko jaunu, tomēr iesākšu ar veco, lai netrūktu vienības, jo darbā ir mūžam nepārrauta vienība. Ar priekā starojošu seju Talheims raudzījās uz Ansi. Viņš satvēra naudas papīrus un spieda tos Ansa saujā. Šī nauda ir vecais spēks, ar kuru tev jāsāk jaunais mācīt un ko jaunu radīt. Ņem un rīkojies pēc patikšanas, viņa ir tava. Talheims sirsnīgi runāja. Pateicos. Ansis čukstēja, Talheima roku spiežot. Pateicos vēlreiz 100 kārt. Ansis noglabāja naudu kabatā. Viņš šoreiz nejūtās visbagāts, kā vasarā. Viņš jūtās spēcīgs. Tagad manim jāiet, Talheims runāja. Dzīvo vesels. Rītu sūtīšu tevim zirgu, tu, ja nemaldos, gribēji rītu aizbraukt. Uz redzēšanos Ziemassvētkos. Ja nobraukšu Rīgā, tad zināms tevi apmeklēšu. Vēlreiz, uz redzēšanos. Talheims izgāja. Ansis staigāja pa istabu un reižu reizām apstādamies klausījās, kā sāņu istabā trokšņoja. Piepeši viņam palika savādi ap sirdi. Kāds klauvēja pie durvīm. Pirmāk tas bija maldījies. Arī Talheima klauvēšana bija lēna, bet droša. Bet kurš tagad tik lēni un nedroši varēja klauvēt? Lūdzu, Ansis pukstošu sirdi sauca. Durvis atvērās un Zenta ienāca. Labvakar, viņa kaunīgi Ansi sveicināja. Varbūt es tevi traucēju? Tu mani tiešām traucē. Ansis Zentai roku sniegdams teica. Bet šis traucējums mani dara laimīgu. Lūdzu, esi tik laba, apsēsties un pastāsti, kā tevim pa šo laiku gājis. Zenta apsēdās uz tā paša krēsla, uz kura nu pat Talheims bija sēdējis. Ansis atspieda muguru pret krāsni un lūkojās uz grīdu. Kā manim gājis? Zenta stostījās. Diezgan labi, bet nevaru liekt garlaicīgi. Viens un tas pats mūžam atkārtojas. Pacieties taču šos pāri gadus, līdz Arturs būs mācītājs. Ansis sāpīgi smējās, bet tūliņ pie sevis nožēloja, ka šādus vārdus izrunājis. Ja tu gribi zoboties, tad es labāk aiziešu. Zenta uzlēca un gribēja aizsteigties. Tu to esi pelnījusi, Zenta, bet es nebūtu negribu ilgāk par tevi zoboties, kā vienu vienīgu acu mirkli. Ansis satvēra Zentas roku. Saki, kāpēc tu mani atstāji? Viņš turpināja. Vai tu vairs netici, ka es tevi mīlēju? Un tomēr es tik tevi vienlaikam varu mīlēt. Es nekaunos savas agrās mīlestības pēc, kad tad, lai mīlēja ne mūža pavasarā, kad esam jauni un nevainīgi. Nē, Ansi, tu nespēji mani īsti mīlēt. Es mīlēju dedzību, ātro kustību, mīlēju grāciju, pat liekuļošanu.
Ar vārdu sakot, es mīlēju visu, kas īsti pasaulīgs. Es esmu vienkārša greznuma mīļotāja, un es tur nevaru nekā darīt, un manim šie greznumi, pasaules nieki un māņi patīk. Un tu mīlē visu, kas pārdabisks. Tu mīlē sapņot, daudz just. Man dziļa jušana ir pretīga. Manim viņa izliekas kā vājība un nespēcība. Es mīlu spēku un stingru uzstāšanos. Un kāpēc tu mani šovakar apmeklē, kad esmu tevim riebīgs tapis? Ansis pārmeta. Riebīgs tu manim nebūt neesi. Tu esi man joprojām mīļš. Nezinu, kas mani pie tevis pievelk, bet mīlestība tā nav. Tu esi pievilcīgs, interesants, bet augsts, lai gan tik karsti jūti. Un tomēr arī es mīlēju spēku un sārtu svaigus. Veselība, kura citu vaigos atspīd, mani dažreiz atspirdzina. Veselība ir saules mīlule, viņai pieder vasara. Un cik lieliski es mīlēju vasaru, līdz ar sauli, šo paradīzisko siltumu izdvesošo dzīvības uzturētāju. Gan klausos labprāt augstajos filozofu vārdos, bet ar sirdi esmu pie vasaras, pie priekus radošā ziedoņa. Ansis atzvēlās uz dīvāna un raudzījās Zentai acīs. Mīlē mani, viņš lūdzās, un es gribu tapt veselīgs, sārts un vīrišķis. Mīlē, un es darīšu visu, tevi kā vergs apkalpojot. Mīlē mani, un es uzplaukšu no jauna, kā novītis zieds, kas ūdenī ielikts atkal atspirkst. Esi manu dzīvības spēku mērķis, un manim viņu netrūks stingrai uzstāšanai. Tu murgo, Ansi. Tā ir dzeja, bet nevis patiesība, kuru tu manim atklāji. Tu mīlē ideālus, kā tāds tu nekad nespēsi patiesos cilvēkus mīlēt. Tu mīlē spēkus, kuri lai būtu pārdabiski, vai visu pasauli sakustinājoši. Es mīlēju niecīgo, cilvēcīgo spēku, kurš necenšas uz augšu, bet paliek ar vienu uz zemes, kurš nepaģēra apbrīnotājus, bet draugus. Tava griba šķeļ padebešus un izstiepjas tiem cauri līdz ar pasaules augstākiem kalnu galiem. Viņa cenšas kļūt saules tuvumā, bet tam visam par spīti viņu galotnes sedz mūžīgs sniegs un ledus, kamēr pie kājām ielējā zied un smaršo puķes. Viņa ir milzīga fantāzija, kura visu sevī slēdz un visu mīlē. Mana pasaule ir kā mazs uzkalnīts, kurš pieticīgi pacēlies lepojas ar savu galotni, uz kuras zaļa, patīkama birstela zaļo. Katram bez grūtībām šī galotne ir pieejama. Še spēlējas bērni, iz smiltīm kaut ko saraušot, še atpūšas sirmgalvi uz soliņa. Še slauka ceļotājs savus sviedrus, un pamielots pateicas un aiziet. Katram patīk šī vienkāršā, bet labi un turīgi ierīkotā sēta pie jaukas birsteles, kurā valda krietna, jautra un tomēr nopietna saimniece, kura tik laba dancotāja un dziedātāja, kā lopu un saimes kopēja. Katrs aizejot vicina savu balto lakatiņu, pateikdamies, ka viss bijis patīkami un labi. Lūk, tā ir mana pasaule, pilsonība, kurai drusku mīlestības, jautrības un viesmīlības. Un šādu vienkāršu saimnieci tu, Ansi, kurš šajā acu mirklī ar domām aizkrāsnē un nākošā jau aiz debešu debešiem, šādu tu nevari mīlēt. Ansis atsita kupli pārvēlušos matus no pieres, atspieda elkūni uz galda un pieri uz rokas. Viņš bija dziļi iekustināts. Zentas atvēra viņa roku un vilka to pie sevis, pāris reizes uz tās viegli uzsizdama. Nebēdājies nemaz, Ansi, viņa jautri teica. Gan atradīsi sevi mīsto. Neņem ļaunā, ka arī es gribu laimīga kļūt. Bet ar tevi dzīvojot, es būtu nelaimīga garu karaļa verdzene. Nesmējies par mums ar Artūru. Esi mūsu draugs. Es nedrīkstu tevi mīlēt, Ansis stostījās. Ko tad tu no manis gribi? Es tomēr tevi mīlēšu. Es negribu citas mīlēt. Viņš nezināja vairs, ko darīja, un noslīga Zentas priekšā uz ceļiem. Zibeņa ātrumā Zenta pietrūkās un aizsteidzās. Durvis noklaudzēja.
Ancis it kā iz sapņa atmodās. Ko viņš darīja? Vai tā nebija ārprātība? Ātri viņš piecēlās. Pirmo reizi savā mūžā viņš juta sevī greizsirdību un lieliskas dusmas. Šai brīdī ienāca Artūrs, viltīgi smaidīdams. Projām! Ancis uzkliedza. Ko jūs visi te vazājaties? Es negribu nevienu redzēt. Artūrs vientiesīgi noskatījās uz Ansi, it kā apmierināts, un izgāja. Pēc kāda brīža Ansa dusmas bija pārgājušas. Viņš nožēloja, pat kaunējās par to, ko bija darījis. Vai viņš drīkstēja par to dusmoties, ka Zenta viņa nemīlēja? Ansis izģērbās, izpūta lampu un devās gultā. Bērinieku sarunas sāņu istabā tam likās, it kā par viņu zobodamies garu čukstēšanu. Bet viņam bija tagad viss vienalga. Viņš drīz aizmiga. Ap šo pašu laiku Artūrs no Zentas sirsnīgi atvadījās.